Силвестрис Зеболц и Валдис Гончарс – известные латвийские специалисты в области травматологии и ортопедии, авторы научных публикаций и участники международных медицинских конгрессов. При этом оба специалиста – практикующие врачи и хирурги. Чтобы избежать проблем с костями и суставами, доктора рекомендуют вести правильный образ жизни, активный, без вредных привычек и чрезмерных нагрузок. Если все же недуга избежать не удалось и у вас появилась боль, нужно как можно скорее начинать лечение. Locītavas sāpju viens no biežākajiem cēloņiem ir osteoartrīts. Tātad tā ir locītavas saslimšana, kas skar gan locītavas skrimsli, gan kaulu, gan locītavas apvalks. Šajos gadījumos arī mums varam palīdzēt, vieglākos gadījumus konservatīvi, smagākos ķirurģiski. Ja tā ir agrīnā stadija, tikko saslimšana ir sākusies, iespējams palīdzēt konservatīvā veidā. Konservatīvi tas nozīmē bez operācijas. Klāsts ir diezgan plašs. Šeit svarīgi ir ne tikai režīms, kas ir būtiski, protams, bet arī ārstnieciskā fizkultūra. Ir iespējams dažādas fizikālās procedūras, osteorefleksoterapija. Tāpat ir iespējams pielietot dažādas preparātus, intraartikulāras injekcijas, tātad ievadot locītavas dobumā šķidrumu, aizvietojot vairs nefunkcionējušo locītavu šķidrumu ar mākslīgo. Iespējams arī veikt pretsāpju, pretiekaisuma блокādes, ja пациент cieš no ļoti stiprām sāpēm. На приеме в частной практике докторов Гончарса и Зеболца одна из пациенток с сильной болью в коленном суставе. Во многих случаях при помощи современного артроскопического оборудования лечение можно провести в амбулаторных условиях. Но нередко излечение возможно только при помощи операции, такой, например, как артроскопия. Артроскоп – жесткая трубка диаметром 4-5 мм и инструменты малого диаметра позволяют хирургу разрезать, сшивать или удалять ткани внутри коленного сустава. Артроскоп имеет светопроводящее волокно и увеличивающие линзы. Изображение транслируется на экран. Skrimsli attaudzēt, jeb reģenerēt ir ļoti grūts uzdevums medicīnā, kas vēl līdz šodienai nav pilnībā atrisināts. Bet ir jau daudz strādāts pie jaunu bioloģisku ārstēšanas metožu izveidošanas. Mēs arī nodarbojamies ar augšanas faktoru terapiju, kas ir metode, kur mēs ņemam no paša pacienta asinīm augšanas faktoru daļu un varam injicēt locītavā, lai stimulētu skrimšļu virsmu atjaunošanos. Tā būtu kombinējama arī ar artroskopisku ķirurģisku operāciju, kuras laikā skrimšļi bojātās daļas tiek nolīdzinātas un apakšā esošais kauls atsvaidzināts. Cita ārstēšanas metode varētu būt cilmes šūnu ievadīšana. Patreiz tā ir zinātniskas izpētes stādijā, un pie tās mēs strādājam Латвийс университетс пētnieku группа. После такой операции пациенту необходима реабилитация и наблюдение. Это возможно в частной практике докторов Гончарса и Зеболца. Она находится по новому адресу. Улица Катринас Дамбис, 10, в поликлинике Виа Уна.